Čau! Laipni lūdzu MyFitness podkāstā bez svariem. Es esmu privātais treneris Kārlis Matisāns. Mūsu šodienas viesis ir piedzīvojuma organizators Valdis Vītoliņš. Un šodien mēs runāsim par to, kā tu vari doties piedzīvojumos ārpus Latvijas un par to, cik svarīgi ir arī izrauties prom no pilsētas un aizbraukt tepat brīvdienās. Valdis izbauda dzīvi un dodas ceļojumos pa planētu uz Zemi. Pavisam nesen viņš veda 8 Latvijā zināmus cilvēkus 120 km garumā 6 dienas ilgumā. Un tas ir ekranizēts TV3 raidījumā Ārpus zonas polārais loks. Valdi, tu esi National Geographic titulēts Latvijas atklājies 2023. Tu esi Robert.lv un Latvijas izaicinājums izveidotājs. Es daudz par šo nezināju, un skatītāji, man šķiet, ka tev šī epizode būs ļoti interesanta, jo man patīk, Valdi, uzzināt, ko tu jau esi izdarījis. Valdi, pastāsti mazliet sīkāk par ārpus zonas, kādas bija emocijas vadot cilvēkus šajā piedzīvojumā? Mēs bijām 2023. gadā, septembrī. Ir jau pagājis kāds pusgads pēc tā. Tikko nedēļa atpakaļ noslēdzies pats TV šovs, bet tās emocijas uzjundīja no jauna skatoties. Un bija, protams, ļoti interesanti redzēt sevi TV ekrānos un kā tu strādā ar cilvēkiem. Un mani uzrunā, īstenībā tas National Geographic ir uzvara savā ziņā kaldināja to, kad es braucu ar šiem cilvēkiem. It kā tie ir pilnīgi nesaistīti projekti, bet tur bija iesaistīti vien tie paši cilvēki. Tāpēc, es vedu cilvēkus ceļojumos, kuri apzināti vēlas nokļūt kalnos, izkāpt ārpus komforta zonas, salauzt sevi un tad atgriezties ar tādu, viņi kļūst ceļojumos piepildīti, saprot sevi un ko vispār dzīvē. Līdzīgi kā mēs ikdienā ejot uz treniņiem, tas varbūt ir tāds īsās laimes mirklīši, tad kalnos tev tas ir nedēļas, 2 nedēļu garumā un tad atbrauc apakaļ cits cilvēks. Bet ārpus zonas bija, visi dalībnieki bija tie, viņi nekad nebija devušies pārgājienos garākos ar mugursomām, un attiecīgi man tas likās ļoti traki, kā tagad būs, kad 7 cilvēki, kas nekad nav gājuši pārgājienā. Pirmkārt, septembris sākums ir jau rudens, un gaisa temperatūra nav vairāk par kādiem 6–8 grādiem jāgūt teltīs. Līs lietus, pirmkārt, iespējams, viņa fiziskā sagatavotība nav gan ok. Ne visiem, bet daudziem tas bija ļoti grūti, citiem bija vieglāk. Un kā es tikšu galā? Un tas lielākais mans pārsteigums bija, ka Kristīna Garkova bija salasījusi tik foršus šos cilvēkus, kuru viņi visi bija no pilnīgi dažādām sfērām, un arī daži nepazīstami savā starpā. Bet viņu tas, es teiktu, gaišums un tā empātija vienam pret otru bija tāda, ka mums nebija visa ceļa garumā, es teiktu, neviena strīda, vispār nekas. Un, protams, arī tas, ka nepavēlts šovs saucās ārpus zonas, tajā Abisko, kur sāks pārgājiens, 2 km mēs ejam, un tad zona pazūd. Un tiešām tās 5 pārgājiena dienas pirmās nav vispār zonas, un tas mums sniedz to, ka mēs varam vakarā iegūt uguns, kur parunāties par to, kā gāja. Mēs esam ar to dabu kopā, ar cilvēkiem, ar viņu emocijām. Es biju ļoti nobežījies pirms braukšanas, bet ar katru dienu man tās bažas mazinājās. Protams, ka bija viņiem grūti, un es pats atceros, kad es pirmo reizi tādā apzinātā pārgājienā mugursomām gāju kādus 15–20 gadus apakaļ. Es nogāju 30 km un likās nākamā dienā vienkārši uz redzēšanos. Man sāp kājas, es neko nevaru. Un es ļoti labi atcerējos to mirkli, kad tu redz, ka tiem cilvēkiem, viņš nav gājis 25 nekad ar somu, un tās somas bija mazliet par smagu, viņas bija ap 20–25 kg. Labi, puišiem varbūt tas ir ok, bet meitenei viņai svars ir 60 vai 55 kg. Tas viņai gandrīz jāatnes pusi no savas ķermeņa masas, un tas ir super pa daudz, jo tāds ieteicamais daudzums ir 10–15% no ķermeņa masas, un tad viņai ir jau 30–40. Tas bija grūti, bet visi tika galā. Tur bija tieši tā atbilde, ka mēs vienmēr varam vairāk nekā mēs uzskatām, ka mēs varam. Un pat arī treniņā, manuprāt, un arī kalnos, kad tu ej, ka tev vairs nav
spēka, tu vienmēr vari vēl 20%. Sanāk, ka tas, ko tu jūti, tā ir sajūta par to, ka nav spēka, bet kā ir patiesībā, tu vari uzzināt, turpinot, darot un patiesībā izzināt vairāk. Un tās ir tās labās lietas, tieši kāpēc ejot pārgājienā, tu salauzi sev, jo tev jau nav izvēles. Tev ir jānokļūst tajā vietā, kur tev ir paredzēts vakarā nokļūt, un tu nevari nokrist uz takas un cerēt, ka kaut kas tagad atrisināsies. Nē, tu esi izlielējies šo ceļu, salauzi sevi, aizēji, un pēc tam finišā tu zinās, kāpēc tu gāji šo ceļu. Vai vienmēr ir jāaiziet šādi caur sevis salauzšanu, vai visbiežāk tā tomēr ir tikai diskomforta pārvarēšana? Nu, atkarīgs no izvēlētā ceļa. Mums ļoti bieži, pieņemsim, zvana cilvēku un prasa, kādu ceļojumu man izvēlēties, jo skaidrs, ka mums ir gan ļoti grūti, gan arī, es teiktu, ļoti viegli. Un tad, līdzīgi varbūt kā sākot sportot, nav, vai skriet. Piemēram, skriešana būtu labs piemērs, kad, ja tu gribi sākt skriet, neskrien uzreiz 21 km vai maratonu. Izskrien 3-5 un tu sapratīsi, kā tu jūties. Un tāpat tās ir ar šādiem ceļojumiem. Varbūt tā kā darīja ārpus zonas, tas ir super, ja tu vēlies to cilvēku pārbaudīt, salauzt, bet, ja tā globāli skatoties, tad labāk cilvēkam ir sākt ar kaut kādiem maziem pārgājieniem. Kaut vai Latvijā noiet šos pašus 25 km pēc, bez somas. Un tad skatīties jau kaut kur tālāk, vai arī aizbraukt uz ārzemēm. Mēs organizējam weekendu braucienus bez somām. Izej, saproti, un tad pieņem lēmumu, kad tu jūties. Jo tu nekad nezini, piemēram, ja seši cilvēks nav to darījuši, tu jau nezini, varbūt pēc 10 km tev reāli tā sāk celis sāpēt, ka tu fiziski to vienkārši, tu varēsi izdarīt, bet iespējams tā atveseļošanās būs daudz ilgāka. Tāpēc, ārpus zonas cilvēks vēl pārvarēja, to varēja redzēt TV ekrānos, viņu patiesās emocijas, un tas, man liekas, bija tāds pēdējo gadu foršākais. Man pat negribās viņu saukt par šovu. Tas šovs kaut kā man asociējas kaut ko citu. Šis bija tāds patieso emociju parādīšana sabiedrībai, kad pirmkārt arī tie, kas ir populāri cilvēki, arī viņi raud. Es zinu, kad Baibas Ipinieks nekad neraud, bet tur viņi raudāja par tām emocijām un par to, ko viņi pārvarēja. Tas bija vienkārši atspoguļojums, kā ir, kad cilvēki iet cauri grūtībām, un tur nebija nekāda zeltaina piesitiena. Tas viss bija tieši tā, kā atspoguļots TV ekrānos. Tad, kad cilvēks dodas pārgājienā, augsta iespējamība, ka tur būs grūti. Tas iespējams var būt kā liels šķērslis pašā sākumā, lai vispār to darītu, lai pievērstos brīvo laiku, veltīt kaut kam, kas zināms būs grūti, vai vienmēr ir jābūt izaicinošam šim piedzīvojumam, vai, kā tu iepriekš jau minēji, varbūt ir vērts sākt ar kaut ko mazāku. Jo mums jau patīk tā uzvaras garša, tāpēc jau gribās vienmēr, hei, es izdarīju kaut ko grūtu, bet vai vienmēr tas ir nepieciešams? Noteikti ir jāizvērtē, un tāpēc esam mēs, mana komanda, Robert, kas var pakonsultēt, balstoties uz tavas iepriekšējās pieredzes, ko tev īsti vajag un kur tev vērts doties. Jo ir pat bijuši braucieni, kur ir divi jaunieši. Viens jaunietis, kas, es teiktu, pavada savu dzīvi ļoti aktīvi, spēlē, futbolu, iet uz trenižieru zāli, un otrs sēž tikai pie datora. Un brauciens ir ļoti viegls. Pēc savas būtības. Un tam, kas ir tas aktīvais, viņš var tur garos kūleņus mest ejot tajā kalna augšā. Bet tad savukārt otrs, kurš neko nedara, viņam tas ir nepārvarams. Un viņš 3. dienā izstājās. Bet apstākļi, vecums, viss ir vienāds. Un vienam tas ir grūti, vienam viegli. Noteikti, tāpēc saku, vajag sevi patestēt, pirms pieteikties tādā braucienā. Ja nevar zināt, kā patestēt, tad tāpēc esmu es, tāpēc arī ir sporta klubs un ir iespējas sev pārbaudīt. Viss noteikti neveselīgākais būtu tā piecelties pa taisno no ofisa krēsla un doties 2 nedēļu pārgājienā ar mugursomām. Ja tu nekad tev nav nekāda sportiskā fona, iespējams, ka tu to izdarīsi, bet tikpat ir iespējams, ka tu pēc tam gadu atveseļosies pēc tā, ka tev būs savilkta mugura, beigti ceļi un vēl kaut kas. Visam dzīvē ir jābūt ar mērenību un
izejot. Un mēs tāpatās katru dienu varam pārspēt tikai sevi. Nedz es, nedz arī tu nekad nebūsim droši vien visstiprākie vai visātrākie cilvēki pasaulē, bet mēs varam rīt būt ātrāki par sevi vakar. Tas, man liekas, ir tā atbilde, kad vienkārši ar prātu. Kā tu pats sāki ar savu brīvā laika pavadīšanu ceļojumiem? Vai tu vienmēr biji fiziski aktīvs, sportisks, jo tu brīnišķīgi ieskicēji šo modeli, kad var būt divi līdzīgi vecuma cilvēki, bet ar atšķirīgiem dzīvesveidiem, un viņu pieredze ceļojuma laikā var būt atšķirīga. Ar ko tev sākās? Es teiktu, ka visu dzīvi es esmu bijis sportisks, bet varbūt ir kaut kādi nogriežņi, kad es esmu bijis mazāk aktīvs. Piemēram, es agrāk trenējos bērnībā riteņbraukšanā šoseis, bija ļoti labi sasniegumi. Un tad es nonācu līdz mirklim, kad es biju desmitniekā Latvijā, 15-14 gadu vecuma grupā. Man jau sūtīja uz Murjāņiem, kad viss ir jāmācās. Treneris bija man izdomājis aizmuguriski, ka tas ir mans ceļš. Es mācījos Franču licejā, man riteņbraukšana bija tikai hobijs. Un te bija par to, kā var sabojāt cilvēkam to hobiju. Es aizbraucu uz šo nometni, un mūsdienā varbūt es bišķiņ pārspīlēju, bet mums bija kaut kādas, 250-300 km riteni dienā. Mūsu Veinšteins un fizikas vadītā nometne bija agrāk tāda. Es nezinu, vai joprojām riteņbraukšanā. Un es 4. dienā apstājos šosejas malā, un es nevarēju ievilkt gaisu. Es biju tik fiziski izsmelts. Man tas bija hobijs. Es to darīju, tāpēc, ka man tas patika. Un es nekad nevienu dienu vairs neatgriezos riteņbraukšanā. Es piezvanīju mammai, pat raudāju, es teicu, visu brauc man pakaļ. Viņa atbrauc pakaļ, un es neaizgāju vairs uz nevienu treniņu. Tā kā tev var arī ar to nepareizo kaut ko. Tas tieši bija tā bija mana pārslodze, un es vairs to nevēlējos. Un iegūstot tādu pieredzi, man patīk joprojām braukt ar riteni, bet noteikti es negribētu vairs tādas izjūtas, kad tu principā jau viss ģīpas nost sirds apstājusies. Varbūt pat šādā vecumā, kas jau, man tūlīt tās tuvu 40, droši vien tādu joku izpildīt, varbūt arī tās sirds var apstāties, jo bērnam jau ir grūtāk, viņam ir noturīgāks ķermenis. Un tad, protams, uznāca 18 gadi, un es teiktu, ka no kādiem 18 līdz 23 es noteikti neko nedarīju, jo tad bija visādas. Citi laiki. Citi laiki, nolikt tiesības, patika braukt, ne gluži uz ballītēm, bet tad arī ar sievu iepazinājāmies, uzreiz meita piedzima, un tad, kad meita piedzima, tad arī bija tā ģimenes dzīve, un tu to sportu tā, paliec malā. Vienkārši nebija laika, pirmkārt bija jāmācās, bija jāstrādā, puses vēl diskotēkas. 15 gadus bija arī DJs visos zināmajos Latvijas klubos. Vienkārši fiziski man nebija laika. Skaidrs, ka tie ir attaisnojumi. Tā kā, ja tas tev ir svarīgi, tu vari atrast laiku. Bet, tad es neatradu. Un tad pienāca kaut kāds tas 23 gadi, kad es izgāju pārgājienā. Un tad tev sāp tās kājas. Tu kā pārā, es atceros, mēs atved apakaļ. Mēs ar Gandru bijām pārgājienā un atvedu teikā, mums ar sievu kāpjam ārā, un vienkārši to kājas ir tik stīvas, tu vispār nevar paiet 3 dienas, neko nevar izdarīt. Un tad tu sajūties ritīgi vājš. Un varbūt tas bija kaut kāds maz tāds ilzuma punkts, kad, kā tu varbūt tur citi cilvēki tā kā jūtās ok, tu esi kaut kāds tāds, tā kā, pelements. Mazspējīgs. Un tad ap 2015. mēs aizbraucām uz Maroku, un notika tāds klikšķis, ka varbūt... kā pienāk mirklis dzīvē, ka visu to, ko tu esi darījis, tev tas vairs nesagādā prieku. Tu gribi darīt kaut ko citu. Un es sāku ar to, ka es organizēju kaut kādus 4-5 bezmaksas pārgājienus Latvijā, vispār apstītos, vai ir auditorija, vai kādam interesē, vai gribētu iet, ielikt mums tur kaut kur Facebookā jau. Tad kaut kādu dienu pārpublicēja bez manas ziņas, un pēkšņi tu atbrauc uz to startu, un tu 25 nepazīstam cilvēku. No kurienes viņi vispār? Tur bija kādi 5 draugi pēkšņi. Un tu izvedi, un cilvēki ir priecīgi vakarā. Tas viņus izvedz domāt. Tad sāc domāt, varbūt ir laiks hobiju pārvērst. Es neteiktu, tagad jau par biznesu, bet tad tas bija noteikti vienkārši. Tu varēji redzēt, ka cilvēkiem tas ir vitāli nepieciešams. Viņš aizbrauc uz to Maroku, viņš uzkāpa kalnā, un viņš ir,
tas, ko jūs varbūt tajā nedēļas laikā kopā izdzīvojat, ir vairāk nekā varbūt cits cilvēks ar saviem labākajiem draugiem 10 gadu laikā. Var piedzīvot. Tās emocijas, tas kā viņš sev salauz, kā mēs kopā nosvinējām to virsotni, kur mēs sasniedzām. Un tas ir pāri, tā kā, jā. Un tad tu saproti, ka tas ir varbūt tas tavs ceļš, ko jāiet. Vai tu varētu raksturot, kā jūtās un ko pieredz cilvēks, kurš ir ar mazāk aktīvu ikdienu? Iespējams, viņš teiks, ka man ir maz laika, man laika nepietiek. Un ko dzīvē var sasniegt un pieredzēt cilvēks, kurš velta savu brīvo laiku, lai dotos dabā ārpus zonas vai vienkārši ārpus uztveršanas zonas? Kādi varētu būt ieguvumi? Es teiktu, ka tie ir tikai ieguvumi. Vai ne? Es ar tāpat domāju, es labprāt par tiem parunātu sīkāk, jo mēs it kā... Ja tu ar to mazkustīgo dzīvesveidu, īstenībā varbūt Covid laiks mums visiem diezgan bija tāds, kurš parādīja, kā mēs varam ērti tajā divānā ieslēgt. Arī es biju kaut kādu mirkli tajā posmā, kad tev aiztais ciet sporta klubs, tu nevari iet pārgājienos grupās, tev nogriež visu. Un, tad ir vienīgais jautājums, vai tu vari saņemties, pats kaut ko darīt, un ja tu vari, tu dari, ja nē, tad tu gaidi labāks laiks. Kāpēc vajag kustēties? Jo dabā ir tā enerģija, tu vari atrast sevi, jo mēs nevaram tikai strādāt. Strādāt, risināt problēmas, bet tad, kad mēs esam kustībā, vai tas ir sporta klubs vai arī garāki pārgājieni, mums sakārtojas domas galvenokārt. Pieņemsim, man ir bieži tā, man patīk skriet, un tajā stundas skrējienā spēju varbūt izdomāt vairāk jēdzīgas lietas nekā vienkārši sēžot pie datora un kaut ko skatoties. Un plus vēl tajā fiziskajā slodzē, tev arī smadzenes, pat ja viņas domā par kaut kādām lietām, viņas atpūšās. Un tad, kad mēs dodamies grūtākā pārgājienā, piemēram, tad tās idejas var atnākt pēc 2 stundām, vienkārši tev tingš iešājas kaut kāda ideja, bet reizē arī tu esi tāds pilnīgi atbrīvots, tu elpo svaigu gaisu. Tur nav mīnusu, tev ir cilvēkam vienkārši ir jākustās, tam ir jābūt mēreni. Manuprāt, arī diezgan neveselīgi ir ultramaratons, vai tur iet kājām 150 km bez apstājas, vienkārši tā bez gulēšanas aiziet. Tas atkal ir tas otrs grābs. Tur ir jāvērtē, kāpēc tev to vajag. Iespējams, tu gribi pierādīt, ka tu to vari pierādīt sev, pierādīt varbūt līdz cilvēkiem. Ok, ja tas ir tavs ceļš, dari to. Galvenais, lai tur nav traumas un viss labi. Jo, tā ir lieliski iespēja iedzīvoties traumās. Tāpēc visam ir jābūt mēram. Tāpat tās, kā mēs ejam pārgājienā un vienkārši pēc 10 kilometriem apsēdies, novelc zeķes, atpūtini kājas, ja tu to paskaties apkārt. Tad tev vienkārši būs tūzums vakarā. Ja tu vienkārši viss 40 km vienās zeķēs, iespējams tā nebūs, bet tu vari pieņemt saprātīgi lēmumus. Un cilvēkam ir jākustās, jo man pašam tagad, es teiktu, ka nekustoties, tu, manuprāt, paliec mazliet nelaimīgs. Piemēram, man bija posms tagad līdz ārpus zonai, man bija problēmas, man bija ieplīsis menisks. Es braucot arī filmēt šo raidījumu, dzēru zāles, jo man sāpēja ritīgi celis. Un pirms vēl ārpus zonas es biju Taģikistānā ļoti grūtā pārgājienā. Es biju tieši atbraucis no ārpus zonas, un 2 dienas pēc tam man ir operācija. Es biju saplānojis. Un sanāk, ka no tā septembra līdz decembrim es reāli neko nevarēju darīt. Es varēju iet uz fizioterapiju, kas man likās, es biju rītīgi bēdīgs. Tas, ko tu vari darīt, ir vienkārši kāju tādu. Turēt locīt. Tur pacilāt, un tu tikko esi skrējis tur mierīgi 20 km, un tagad tu vienkārši guli gultā. Un tas ir grūti cilvēkam to pieņemt, un tāpēc vajag kustēties. Un tagad, kad es janvārī atguvu to iespēju labāk kustēties, es pat biju pirms 2 nedēļām pirmo reizi izskriet, es reāli smaidīju. Agrāk man tie 10 km skrējiens bija ikdienas lieta, tagad es noskrēju. Es atkal varu skriet. Tāpēc vien ir vērts sevi uzturēt formā, lai varbūt nenonākt līdz kaut kādām veselības problēmām. Bet reizē atrast balansu un nepārspīlēt. Ir ļoti patīkama sajūta, ka es varu dzīties pēc tā, lai es varētu. Tas motivē, bet to ir grūti izmērīt.
Un var gadīties sasniegt pārsloves mirklis, var gadīties, kad vienkārši notiek traumas, kuras nevar paredzēt, lai arī cik būtu vesels ķermenis, traumas cilvēkam notiek. Svarīgi ir vienkārši ar pacietību iziet cauri, tā ir pieredze, jo tajā mirklī var izkristalizēties, kas man patiesībā ir svarīgi. Mēs bieži vien varam nenovērtēt to, kas mums ir, jo tas ar mums ir ikdienā, ko līdz tev kaut ko paņem nost, tu ātri vien saproti, bāc, bet man šitas ir svarīgi, man šito vajag, un tas var motivēt. Tu pieminēji, ka domu sakārtošana, produktivitātes uzlabošana, esot dabā, dodoties pastaigā, skrienot, trenējoties. Tas ir fakts. Es šeit vēlos papildināt, ka nevajadzētu uzlikt ekspektāciju. Es došos sestdienu pastaigā, lai izdomātu priekš darba šo te lietu. Tad tā, man šķiet, ka svarīgākā detaļa ir, tu dodies prom no visa, lai tu iedod smadzenēm vienkārši atpūsties, neapstrādā šo informāciju. Tev produktivitāte nāk no tā, ka tu iedod pauzi. Vēl jau, piemēram, es tagad atskatoties uz brīvdienām, nevienmēr, protams, tāds apzināti fiziski iet kaut kur vai cilāt kaut ko, sniegs atbildi, piemēram, man ir miera osta Ērgļos uzcelt lauku māju, un es aizbraucot uz turieni jau, tas Rīgas skrējiens, visa tā kņada, tev visu laiku zvana telefons, principā mūsdienās, tu visu laiku kaut ko kavē. Tas ir normāli. Tu neesi paspējis termiņā, tu zini vēl 10 darbus uz priekšu, un tas jau tev ieliek nenormāli stresā. Un es aizbraucu uz laukiem, piemēram, šajās brīvdienās, es vienkārši, pavasara darbus darīju. Es biju reāli laimīgs. Būtībā es tur grābu lapas, stūmu, tačku. Tas ir, it kā, tā ir tā paša fiziskā slodze, un varbūt vienam arī tā atbilde, viņam nav nemaz jāiet pārgājienā, varbūt viņam jāstāda puķis, kas arī, ja tu noliecies, roc to zemi, melnzemi atved, un tas ir ekvivalents tam. Vienkārši mums ir jābūt laiks, ko mēs veltam sev, lai varētu vienkārši normāli eksistēt šajā pasaulē, nevis visu laiku būt stresā par kaut ko. Arī sporta zāle, tā ir tie īsie mirkļi, kad tu stundu aizies to treniņu, un arī tā stunda ir nenormāli svarīga, lai tu varētu būt, vienkārši domāt veselīgi. Varbūt tā atbilde tieši par tiem ceļojumiem ir tas, ka cilvēks, kad viņš dodās šajā grūtajā pārgājienā, viņam ir laiks pabūt ar sevi. Jā. Viņš vienkārši izdomā, un tas nav obligāti jābūt ceļojumam. Tā nav atbilde. Es tagad iekāpšu lidmašīnā, izkāpšu kalnos, iziešu nedēļu, zināšu, ko man darīt ģimenē, kādu biznesu tur taisīt, iet prom no darba. Nē, protams, ka nē. Tas vienkārši tev varbūt ļaus pastīties uz malu, no malas uz savu dzīvi, un tad pieņemt kaut kādus lēmumus. Un skaidrs, ka tas sniedz arī, protams, fiziskā slodze, endorfīns, viss, tu esi laimīgs. Un tie mazie laimes mirkļi, tu sēdi, piemēram, kalna galā, vienkārši tas skats, un tu esi šeit un tagad, un laimīgs par to, ko tu redzi. Robert.lv mājaslapā ir redzama ceļojuma uz Ungārijas kalniem, uz Māroku. Autoceļojums, jeb roadtrips Islandē, un man ļoti patīk mūsdienu cilvēkiem. Man šeit tas ir fantastisks piedāvājums, es nezinu, kas tur apakšā slēpjās, bet tur ir getaway. Un bez jebkādiem citiem papildus paskaidrojumiem, bet man ļoti patīk, ka jums ir arī piedāvājums, ka jums ir kalni, mums ir Maroka, mums ir Islanda, jums ir arī getaways. Un man šeit tas ir tik būtiski daudziem cilvēkiem, jo mūsdienās mēs daudz pavadām laiku pilsētās, bet ka tu vari no tādas savas ikdienas doties prom. Šis mums aizsākās 19. gadā. Nebija pieprasījums, bet mēs viņu radījām, un es teiktu, ka šie ir vieni no ejošākajiem, nav svarīgi galamērķis, bet piedāvājumiem mūsu visā, ko mēs darām. Jo cilvēki, līdzīgi kā varbūt viņam ir tiešām ļoti, ļoti aizņemta ikdiena, ģimene, darbs, viss, bet viņam vajag to mazo saules stariņu, ka viņš aizbrauc, sakārtojās un var to ikdienu turpināt. Un ļoti daudz brauc, viņam vajag tieši viņš uz 3 dienām, uz 2 dienām aizbrauc uz kalniem, izveidina galdu, pārvar sev, atbrauc apakaļ un viss ir forši. Un varbūt viņš pēc 2 mēnešiem brauc atkal. Un tas ir tāds, nezinu vai pasaules, bet vismaz mūsu tajā sabiedrībā tas ir tieši tas, ko viņam vajag.
Cik izmaksā doties šādos pārgājienos un kas tiem ir nepieciešams? Alpīnisma aprīkojums, īpaši apavi, sausas apakšbikses līdzi? Te arī droši vien ir. Mans priekšstats ir, ka vispār, lai dotos foršā pārgājienā, ir vajadzīga laba apava. Latvijā iespējams laba apava dažos no maršrutiem ir vienkārši labi gumijas zābaki. Ja mēs runājam par pavasari, kad ir baula laiks, tiešām mežs slapjš un pārgājiena apava arī var vienkārši palikt slapji. Un mugursoma. Un arī, kad es sāku iet pārgājienu, es nepirku tur dārgākās hiking bikses, tur jakas par 400-500 eiro. Latvijietis nav nepieciešams, ja tu esi gatavs mazu diskomfortu paciest. Piemēram, tev ir lietus jaka, viņa tik labi neauto, bišķiņa ātrāk svīst. Kas tad ir? Netērē 500-600 eiro par jaku. Un piemēram, arī bikses Latvijā. Un es teiktu, ka labāk ir iet kaut kādās, gandrīz darba biksēs, piemēram, ja nelīst lietus. Jo Latvijā visādi zari. Viņš tev var saplēst, nopirkt tās savas superīgās hiking bikses par 250 eiro un vienkārši uzšķērdīs. Bet, lapava un mugursoma un cik maksā pārgājiens, manuprāt, demokrātisms Latvijas izaicinājums maksā no 65 līdz 85 eiro. Tie digitālajie pārgājienu maršruti, un tur ir 12 piedzīvojumu maršruti Latvijā. Tad viens maršruts patiesībā maksā mazāk kā 10 eiro? Jā. Fantastiski. Dažiem, ja tas liekas par dārgu, tad būsim reāli aizbraukt uz šiem maršrutiem. Turp būs stipri dārgāk nekā nopirkt Latvijas izaicinājumu. Un bonusā mums ir vēl viens 13. posms, kas ir nakts posms, kurā mēs cilvēkiem esam izveidojuši trasi, kurā ejot pa mežu jāiet ar galvas lukturīt un jāspīdina uz kokiem atstarotāji. Tev nav maršruta vispār kartē. Tu nokļūsi startā un tu ej pēc izliktajiem atstarotājiem 10-12 km maršruts. Tā ir fantastiska sajūta. Kad tu pat tādā vienkāršā poligonā, principā parastā mežā, kaut kāds strautiņš, kaut kāda upe, purus, vari uzbūrt tādu nakts piedzīvojumu, kur tu arī ilgi atcerēsies. Es uzreiz iztēlojos spiegu neredzamo tinti, kas ir īpašs marķējums. Mēs tur taisām, mums ir arī uzdevumi salikti. Kas ir jāpilda, lai to maršrutu varētu iziet. Tas nakts arī, manuprāt, neviens Latvijā neko tādu netaisa. Varbūt taisa kļūdos, bet varbūt tieši tādā formātā droši vien, ka ne. Vai ir nepieciešama īpaša fiziskā sagatavošanās, lai dotos kādā no Latvijas izaicinājumu maršrutiem? Droši vien no distances. Ja mēs ejam tos 15 km, tad... Cik stundas tas aizņem? Kā ir 3 līdz 6 atkarībā. Pēc ģimenes maršruts, viss, ko mēs taisam, var iziet ar maziem bērniem. Ar ratiem nē, jo tas ir, ar ratiem tiešām nē, bet tādiem 4-gadniekiem, ja tu esi gatavs iet viņa tempā, kaut kur viņu panest, tad jā, mums pat ir viena ģimene, kur, es teiktu, ir uzaugusi ar Latvijas. Viņiem tur tajā Covid laikā tieši bērni dzima, un pirmā reize, kad viņi brauc, vispār bija mazāko vilku ragaviņās līdzi, un tagad jau visi paaugušies, un viņiem tas ir tāds azarts, un tu tam bērnam beidzot oficiāli var telefonu iedot. Viņš ir kapteinis. Komandēt, beidzot arī viņam ir teikšana. Un tad mums ir tautas klase 25 km pārgājieni. Tas ir arī jebkuram, un tad tie, kas vēlas sevi izaicināt, ir 30 plus. Garākais šogad ir 42 km. Bet tie, kas ir tie garākie maršruti, jārēķinās, tas nav pa ceļu. Jārēķinās, ka mums tur arī purvi, un tie 42 fiziski ir daudz grūtāk nekā vienkārši noiet taisnu ceļu. Tavs novērojums no cilvēkiem, vai ir kādas iezīmes jaunieši, spēka gados cilvēki vai jau pie senioru vecuma, vai ir kādi, kuri izteikti izrāda savu neatlaidību, iespējams spītu, apņēmību, varbūt kādi ir emocionālāki un biežāk sūdzās par to, ka ir grūti. Šeit laikam iebēršu sāli jauniešu lauciņā. Dari to. 20, labi, nebūšu kategorijas, bet līdz 30 gadiem, tuvāk 20, es teiktu, ka cilvēki ir ne tā kā fiziski vājāki, bet viņi nespēja akumulēt to, kad ir nenormāli grūti. Tā kā, pieņemsim, tas
Mums ir ļoti daudz cilvēku jau krietnā pensijas vecumā, kas var izdarīt vairāk nekā 20-gadīgi jaunieši. Bet tas nav tāpēc, ka viņam varbūt ir fiziski labāka veselība. Viņš zina, ka dzīvē, lai kaut ko izdarītu, ir kaut kas, tev ir jāpārvar sevi. Un tev ir tā bagāža, ko tu esi uzkrājis līdz tam, kad tu zini, es pārvarēšu, viss būs kārtībā. Un jaunieši bieži ir, viņš tā kā salūst, tā kā es nezinu, viss es nosvīdu, viss tur tagad ir tūzma, viss dzīve beigusies. Ne visi, bet es esmu novērojis, un ar viņus ir grūtāk motivēt to vecāko cilvēku. Viņš ir nobriedis, viņam personība ir nobriedusi, viņš zina, uz ko viņš iet, un viņš var izdarīt. Mums ir ļoti, ne ļoti daudz, bet 10% no klientiem tiešām 70 gadīgi. Mums ir pat vecākais, kas ir gājis ar mums ceļojumā pārgājienā, bijis 89 gadi. Un tā bija arī tā grupa, kur bija tas 18-gadīgais. Seniori ieliek jauniešiem. 89. Es atvainojos. Kāds Dievs visiem tik ilgi nodzīvot, un otrkārt vēl būt aktīvi. Un viņš pēc brauciena, tur pēdējā dienā, es nevadīju to grupu, bet teicu, tagad es esmu noguris. Viņš visu nedēļu gājis pārgājienos. Kad mēs uzsākam pēc ilgāka laika treniņu, tad arī pirmās 2 nedēļas ir grūti tev sāp. Tas nav baigi motivējoši. Vispār nav. Tu nopērc abonementu, aizies trenažieru zāli, 2 dienas paņem, tev sāp viss. Un nav rezultātu. Protams, vēl neko neredz. Kāda rezultāta tev sāp, tu nevari, rokas iztaisnot, lai klaviatūru paspētīt. Bet paiet šīs 2 nedēļas, tavs ķermenis ir pieredzis. Tu joprojām esi dzīvs. Jā, viss ir kārtībā. Un vienkārši ir jāmāk cilvēkam saprast, ka tas ir īslaicīgi, tu pārvarēsi. Un viss būs kārtībā. Un visticamāk varēs pārvarēt nākošos šķēršļus ar lielāku prieku, un tas ritenis ies uz priekšu. Man arī nepatīk tā sajūta. Es arī tieši pēc tās ceļa operācijas bija tas gaps, kad es negāju trenēties. Skaidrs. Es pirku abonementu decembra vidū, vai nebūtu kopā ar visiem, kas stājas jaunā gada apņemšanos, un šausmīgi tas liekas traki. Jo tiešām daudz cilvēku aiziet, ir tie pirmie treniņi, un tad atmet roku. Lūk, man pēc 2 nedēļām arī bija viss tev sāp. Bet pēc tam, kad pārstāja sāpēt, tā ir tava ikdiena. Tad atkal griežās dzīvē. Jā. Tam ir bijis vērts iziet cauri, tad var iesēdēties, un tas, jā. Man gan tās sāpes pat mazliet. Tā kā mazohisms bišķiņ patīk. Zinu, ka es kaut ko tā rītīgi izdarīju. Jo tad es sajūtu tieši tā par kaut ko padarīt. Es domāju, ka tā varētu būt tā kopīgā lieta, kas ir ne tikai tev, man, bet arī mūsu klausītājiem, jo mēs esam fiziski aktīvi dzīvesveidu piekritēji, un mēs saprotam, ka nevienmēr ir iepriecinoši darīt kaut ko, kas ir grūti, kas nogurdina, kas ir sarežģīti, kas patērē laiku, bet man šķiet, ka to visus var atspēkot viens arguments, tu vari piedzīvot dzīvi. Tu vari doties treniņam, lai dotos brīvdienās un izbaudīt visu, ko tu vari redzēt dabā, un Latvijas kanjonus un Ungārijas kalnus. Dzīve noteikti tagad. Jā, dzīve noteikti tagad. Jā. Nav laika atlikt uz rītdienu to, ko tu vēlies izdarīt. Labi, ja tas ir tāls ceļojums kalnos, kuram ir noteikts laika nogrieznis, kad tur braukt, jā, bet vienkārši dzīvojam. Un ja tev ir sapnis noskriet maratonu, tad sāc gatavoties šodien. Perfekti. Es gaidi, kad būs īstā saulīte vai tur labākajā apaviem īstā akcija, kurš tur ir nopirkt, un tad tu sāks. Īstais laiks tieši tā kā tu teici, īstais laiks ir tagad sagaidīt kaut ko īpašu, nav vērts. Perfekti, Valdi. Es domāju, ka mēs esam brīnišķīgi šodien izrunājuši gan par to, kāpēc ir vērts to darīt, un par iespējām, kā to var darīt, un kur var būt pieejama informācijas. Atgādina Latvijas izaicinājums.lv, bet ja tu vēlies doties ārpus Latvijas, tad rover.lv. Un mums ir brīnišķīgs šīs komandas vadītājs, pareizi, Valdis. Jā, tas ir mans lolojums Rover.lv un Latvijas izaicinājums. Tas nav biznesa, tā vispār Rover un visa tā mūsu komuna, tā ir ceļotāja ģimene un tā ir līdzīga domāšana. Tas nav par to, ka mēs obligāti vēlamies visus klientus, ne, mēs vēlamies to, kas vēlas ar mums kopā piedzīvot. Mēs varam parādīt un dot tev daudz vairāk tam klientam. Un visi klienti ir mūsu draugi un tā ir mūsu ģimene. Ceļotāji, tā kā ceļojam un esam stipri un pārvaram sevi. Un piedzīvosim kopā. Jā. Brīnišķīgi, Valdi. Liels paldies par sarunu.
Klausītāji, aicinu tevi ierakstīt komentārā, kurš ir tavs mīļākais maršruts Latvijā un vai jau tu esi izmantojis Latvijas izaicinājumu piedāvātās iespējas. Atgādinu vēl, nospiedi pogu abonēt. Paldies tev! Atā!